izlasīt vienu anekdoti. Mārtiņ, klausies. Tas ir tev, speciāli tev. Mārtiņam eksāmeni drīz sākās, viņi jau gatavojas tagad. Gatavojies? Viņi iet, viņi mācās, beidzot sākuši mācīties, tie var krist. Kur kristies par? Izmuka jau ārā, ka sāk tas korunāt, laikam jau. Vai apagāja, viņiem vajadzēja pateikt. Kur viņi palika? Jo viņi aizgāja kaut kur. Es viņai gribēju pateikt, viena anekdota, tas priekš viņiem, nu labi. Viņa tātad puiksī pa īstam tātad ritīgi sākuši mācīties beidzot. Ritīgi. Kā, viss gādi nav mācījušies, nu sākuši. Ko? Skolietas beigām. Jā, pabeidz. Otrais negribās palikt otra gada. Negribās otra gada palikt. Kaut kā jāsarauj, tad viņiem katru dienu konsultācijas, tad viņi ritīgi. Es gribēju tev, Mārtiņ, uzprasīt vienu jautājumu. Kāds ir tavs, tev jāatbild, kāds ir tavs mīļākais priekšmets skolā? Tā ir domā. Angļu valoda. Kur tā Kristers, kāds viņam nezinu? Angļu valoda, jā? Kāds Kristeram mīļākais priekšmets? Nezinu. Ko? Atzinu, kā tā būtu? Kāds ir mīļākais priekšmets skolā? Skolniekiem parasti. Kāds? Pulkstenis. Pareizi, mīļākais priekšmets ir pulkstenis. Nav pulkstenis tev mīļākais priekšmets? Ir. Skatās tikai kā ātrāk stundas beigtas. Stāpšanas mīļākais. Bet tas ir priekšmets, pareizi? Man tā anekdote iepatīk, ka es viņam prasa, kāds mīļākais priekšmets, viņš saka pulkstenis. Šodien, kā mēs zinām, ir mātes diena, pareizi. Tās ir īstenībā sieva un māte ir cilvēka vīrietim vissvarīgākās sievietes dzīves. Jo to mīlestību, ko vīrietis saņem no mātes, viņš to arī nodod savai sievai tālāk. Ja es tā domāju, ja māte ļoti mīlēs savu vīru, savu dēlu, māte, man ir vīri, protams, māte, bet vairāk to ir redz, protams, ja viņai vīrs mīļš bijis, un tavs tēcis, piemēram, bijis, to tu redz un to mācies, un tas arī tavs paraugs. Bet arī kā tev māte, bet tev viņa izturēsies, cik viņa uzticība bijusi, kā viņa par tevim rūpēs, to tu arī, es domāju, savai sievai centies nodot. Tāda arī, es domāju, kā māte tevi mīlēs, tā arī tu mīlēs savu sievu, tāpēc mamām ļoti svarīgi mīlēt savus bērnus. Jo to mēs arī dodam tālāk visu to. Man īstenībā nemaz tētis nebija, viņš man atstāja, kas bija maziņš, bet pametā. Bet es nemaz nezinu, kas tā tēva mīlestība ir īstenībā, bet man māte ļoti mīlēja māte. Ļoti man laba māte, viņa skolotāja. Viņa gudra un izglītot un mīlēja ļoti māte. Es vienkārši viņas neklausīju, bet tā, viņa ir ļoti māte. Ka māte, kā mēs zinām, mīl mūs bez nosacījumiem. Tā kā Dievs mūs mīl bez nosacījumiem, arī mātes mīl. Es domāju, ka mātes mīlestība ir vislielākā. Es redzu, kā Aiga mīl Mārtiņu, kā viņa pat pārspīlēt reizē liekas, bet, droši vien, ka pareizi viņa mīl, bet Mārtiņam jau nepatīk. Mātiņam jau nepatīk, un mātiņam liekas, ka viņi ļoti viņu kontrolē un tā, bet viņam īstenībā viss grib viņam to labāko. Viņš jau īstenībā par viņu ļoti uztraucas, ka viņš mācījās skolā, viņš nāca no skolas mājās, viņi tur 15 reizes pēc ceļa zvanīja, pa kāda gaisa iet pār pa ielu, un nezinu kas, un lai kaut kas viņam nenotiek. Es redzēju, viņai tas bija aiz mīlestības. Mārtiņš domā, ko viņa tā kontrolē. Un arī mēs zinām, ka mātes gatavo tās pusdienas visgaršīgākās, pareizi, ka mātes. Es piemēram aizbraucu pie mātes, man visvairāk patīk, kā man māte izgatavo savas pusdienas. Tev arī notiek meitiņa, pareizi? Dacīte tev meitiņa, arī? Nē? Patīk, kā tu gatavo? Sarbīte. Sarbīte, kad? Protams. Dacīte ne, bet sarbīte. Dacīte vakar bija, Dacīte nokavēja autobusu šodien.
Jā, šur nokavēja autobusu. Viņa man pazvanīja, viņa tā uztraucas, viņa saka, aizgulējies. Viņa jau dzīvo saldu, viņa vairs nākoši, un svētdienās vairs tik pēcpusdienu kaut kur nāk pēc dzīves. Viņa tik ļoti gribēja, viņa mums bija kopā, mēs bijām pie ciemos pareizi. Es jau ātrāk gribēju tikt, bet es nāc ar mikriņas, kad es man aizmirstu. No Salmas brauc, jā? Nē. Es darboju pēc tam līdz Dominai, caur Dominu, bet lieka vēstība gāja tomēr garām paskatīt. Jā. Šodien arī vārdienas. Zināt, kam ir vārdienas šodien? Mājai un pājai. Jūs esat tādu lūgu izskatījuši? Kādreiz bija tāda lūga, ne? Anna Brigadēra bija tāda. Pasaka lūga. Mājai un pājai. Es viņu atceros. Mājai bija tā laba. Un Pāja bija sliktā, jā. Pāja bija, tā īstā meita. Man liekas, tā nebija īstā meita. Kaut kas tā bija. Es tik zinu, ka viena, tā ir tāds varīgi piemērs dzīvē. Varbūt tāda. Tur bija, es visu to neatceros, kas tur tā īsti bija, bet, tā bija. Tur bija ļoti laba paraugs bija tā māja. Viņa ļoti bija strādīga un tāda. Jo mēs zinām, ka, kas nestrādā, tam nebūs ēst. Jo neviens stāvā vietā neko nedarīs. Man cilvēkiem ir tā, bieži vien grib, lai kāds cits viņu tā daudz ko izdara, bet neviens pašam ir daudz, kas iedara. Katram savs devs jāpadara, ko Dievs ir devis, un kāds katram ir tās spējas un iespējas. Jo bieži vien cilvēki grib, lai kāds par viņu rūpējas cits. Bet Māja bija, man liekas, tā, kas rūpējas pat par sevi. Reizi kaut kas tur bija tā. Pāja tā bija tā. Tur bija tā, būs kādreiz varbūt jāizlas vēlreiz tā. Nebūs? Negribu izlasīt tā. Aiga, tev priekšā izlasīšu to lūgu. Ko? Tā ir tāda bērniem laikam vairāk. Nē, es tikai zinu, kāpēc par to rodas, ka šodien ir tas Māja. Mums ir tā meitene, kas mums nāk uz draudz, viņa šodien nav. Viņai māsai ir vārdiena. Lauriņai, viņai māsa Māja. Viņa aizbrauc viņai līgatnē, kur tur māma dzīvās pie māmas, arī ciemos apsveikt māmas. Un māsi arī viņa kopā visus. Tā atcīmēs tur tā kaut kā. To māc dienu un arī vārdienu Maijai. Tāpēc es zināju, ka viņai māsi Māja, tāpēc es zināju, ka šodien ir vārdiena. Bet šodien tas nebūs par to. Šodien mēs runāsim, man tā Dievs ielicis sirdī, es vēl nekad neesmu šeit dievkalpojumā nevienā runājis par tā vairāk, ko es gribēju pateikt, tieši par savu dzīvi. Es šodien pastāstīšu par savu dzīvi. Te jau ir rakstīts par manu dzīvi, bet tur ir tā virspusē, bet es gribu pateikt tā, kas man ir sirdī, jo man īstenībā ir brīnums, es esmu brīnums staigājoši īstenībā šeit uz zemes. Jo tāds kāds esmu šodien, es esmu pilnīgi pārmainījies. Ja jūs man redzēt 8 gadu atpakaļ, jūs man uz tūmā nenākt. Man nemaz nenākt tūmā. Es biju pelēks, izvārds, kaulu nādu, man bija acis iekrituši, zobu mutē nebija. Bikses bija nokarājušies, atkarājušies. Nevarēja. Es jau biju, es biju uz nāves sliekšņa. Man bija visi aknas sabeigtas, visas beigts, viss. Es vispār nezinu, kā es dzīvoju. Jo visi tie mani draugi, visi, kas bija ar maniem kopā tajā laikā, tos darīja tās pašas lietas, ko es darīju, visi apmira, viens pēc otra, ar dažādām slimībām, aknu cirozēm, ar C hepatītiem un ar visādām slimībām nomira viss. Viens kā viens. Es vienīgais kaut kā paliku dzīves. Es domāju, ka Dievam bija plāns manā dzīvē. Un tagad šodien es zinu, ka tieši Dievs maina mūs. Dievs maina, svētais gars maina mūs ar savu mīlestību. Dievs ļoti mūs mīl. Es sapratu, ka Dievs tik ļoti mūs mīl, ka viņš reizēm cilvēku tur pie dzīvības. Jo viņam ir katram cilvēkam, priekš katra cilvēka kāds plāns. Es domāju, Dievam ir priekš katra ikviena plāns, ja viņš tikai atsaucās Dievam. Dievs nevienam ar varu neko neliek pareizi, neuzspiež nevienam.
Mums pašiem ir izvēle jāizdara. Es, protams, neizvēlējos Dievu sākumā, bet es izstāstīšu, kā man viss tā gāja, izstāstīšu un es izstāstīšu, kā viss beidzās. Un, kā es teicu, es pirms 8 gadiem biju pēdējais narkomāns. Man tā dzīvē sanāca, kā tur sanāca, kas tur nesanāca, bet es tik ievilks arī narkotika atkarībās. Un es biju galīgi veikts. Es lietoju narkotikas 15 gadus. Tas 15 gadus ir ļoti liels stāsts narkomāni. Ja jūs zināt, kā 1 gads cilvēku padara par galīgi, nelietu. Es pirmo gadu, kad lietoju narkotikas, es jau biju galīgs un nezināju, ko tālāk darīt. Es braucu uz slimnīcu. Pēc pirmo gadu, bet iedomājies vēl 15 gadus es pēc tam lietoju. Man bija ļoti smags stāvoklis. Man īstenībā nekādas baudas nebija no tām narkotikām vairāk. Ja no sākuma bija baudas, no tām narkotikām, un tā vēlāk man pilnīgi nekādas baudas nebija. Es vienkārši dzīvoju, lietoties narkotikas, lai eksistētu. Jo es viņu pārtraucu lietot, es mīgu nost, es vienkārši nespēju dzīvot. Man sāpēja viss locekļi, viss. Es nespēju pat 1 dienu nodzīvot. Man bija tik ļoti smagi un slikti. Un tā es arī būtu aizgājis no šīs dzīves, bet notika brīnums. Notika viens brīnums, braucot ar autobusu, man blakus apsēdās viens sievieti. Vienojās, brauc tāds cilvēks, jūs pat klāt viņam neiet noteikti. Netīrs, pelēks, izvāds. Cilvēki neiet klāt parasti tam, bet tā sieviete apsēdās man blakām. Viņa bija kristietis. Un viņa gribēja man palīdzēt. Un viņa man nenosodīja, neko neteica, nevienu sliktu vārdu. Viņa man neskatījās un mani, bet viņa ar pirmiem vārdiem viņa parādīja savu mīlestību. Viņa sāka runāt ar mani. Es jūtu, ka viņa to dara no sirds, ko to viņa nedara, ka kāds viņa to liek darīt, vai kāpēc, ka viņa to dara, ka tas viņa ir sirdī. Es to sajūtu. Ja tas cilvēks pienācis klāt un ar manīm runājas kaut kā, tā, ka kāds viņam būtu līdzis, vai viņam būtu tas, viņš to darīs kaut kā pienākumu pēc, es nebūtu noteikti uzklausīt. Bet es jūtu, ka tā sieviete tiešām mani mīl kā cilvēku. Un viņa man teica, lai es aizēju vakarā uz dievkalpojumu. Un es vienkārši nevarēju viņai atteikt. Viņa bija tik laipna, viņa tik mīļa viņa. Es pirmā brīdī gribēju atteikt, jo es neticēju, ka kaut kas man var palīdzēt. Es neticēju nemaz. Un es aizgāju šo dievkalpojumu. Tā sievietes vārds bija Vineta. Viņa joprojām ir tajā draudzē. Viņa joprojām vasaras vajag draudzē, tas ir stendē. Viņa tur ir slavētē. Tur ir draudzē, dzied un slavē uz skatuves. Un viņa man izrādīja šo mīlestību, un es viņai paklausīju, un es dēļ viņas aizgāju. Tāpēc es mums visiem cilvēkiem ir ieteikti. Nevajag baidīties no cilvēkiem, tādiem, kas ir ļoti bezizējas stāvoklī. Jo tu var izglābt cilvēku, tu var nezinu, ko pat var izglābt. Tu nezini, kas tālāk, ka tu cilvēki būs. Un tā mīlestība ieplūda manī, kad viņi ar maniem runāja. Es par Dievu neko nezināju. Es biju gājis, es vēlāk izstāstīšu gājis uz baznīcu, bet es nekur nebiju Dievu piedzīvojis, un es nezināju, ka tāds dzīve, es neticēju vairs, ka tāds Dievs vispār bija. Un tad es aizgāju to draudz, vasaras vajag draudz. Tas bija svētdienas vakars, tur bija dievkalpojumi, notika vakarā 6. Viņa laikam ir runājusi ar mācītāju, kad es atnākšu. Un kad tāds cilvēks atnāks, un tas mācītājs teica, ka tie, kas nav pieņēmuši Jēzus Kristu par savu kungu un glābēju, lai iznāk priekšā. Viņš mācītājs tā teica. Es negribēju iet, es nezināju, kāpēc tas jādara vispār. Bet es pat nezināju, kāpēc tas tā jādara, bet man bija tāda bezizējas situācija, ka es domāju, ja nu tomēr Dievs ir, un ja nu tomēr kaut kas var manī mainīties. Es domāju, es gāju priekšā un
devu Dievam solījumu. Es teicu, Dievs, ja tu esi kā man to stāstīja šī sieviete, ka viņa manim runāja, ja tu tāds esi vispār, es teicu, Dievs, es tev apsolos, ja tu man atbrīvos šodien no šīm narkotikām, ja tu man atbrīvos no tās atkarības, un ja man dzīvē kaut kas izmainīsies, kaut vai drusciņi, es varēšu ilgāk dzīvot, un visu, es tev kalpošu visu atlikušo mūžu. Es tā Dievam tagad tādu solījumu, bet es tā īpaši par tam, tā nepievērsu vērību, es vienkārši tā sevī tā iekšēji tā ar sevi tagad sarunājos pirms to iešanu. Un izgāju priekšā, un tas Valdes Kalniņš, mācītājs bija tāds Valdes Kalniņš, viņš no Ventspilī vasaras svētku draudzē, viņš braukāja arī uz to stendi, viņam bija 2 draudzes, Ventspilī un stendi. Un viņš skaitīja grēku nožēlas lūgšanu. Un es vienkārši atkārtoju šo grēku nožēlas lūgšanu pēc viņa. Es atkārtoju tos vārdus, ko viņš teica, lai Jēzus ienāk manā sirdī, piedod manas grēkus. Bet es īpaši neko arī nesajūtu, es īpaši nesapratu, kāpēc es to visu daru. Un es vienkārši domāju, ja es Dievs, tad kā es Dievu to solīju, tad es, ja neesi. Un es pat tad nepiedzīvoju neko, es vienkārši aizgāju mājās, pēc dievkalpojuma, un tāds miers uznāca, kaut kāds miers vienkārši iekšējs, un es aizgāju gulēt, un no rīta pamodos, un pats interesantākais, ka es no rīta pamodos, man katru rītu viss tā ļoti pelēks, viss tā pasauli ļoti pelēks, es skatījos pa logu, man viss likās tā dzīve tik drūmi pelēka, jo man katru rītu bija ļoti slikti. Man vajadzēja katru rītu, man jau īstenībā katru dienu jau bija sagatavots tas narkotikas priekš nākošo dienu. Jo es, ja nedabūtu tas narkotikas, vai bija šausmīgi mocības nākošo dienu. Es jau biju iepriekšā dienā jau sagatavojis jau priekš nākošo, man bija tur savākts tās magmonas uz bēļņiem, tur veselu cits vārīju un taisies, jau tur bija, es nezinu, man bija uz gada jau savākts katru dienu, man viņus vajadzēja katru dienu. Un es tādā dienā pamodos, pieeju pie logu un skatos pa logu ārā. Nebija vairs pelēks nekas. Zāle tāda zaļa, skatos, debesis gaišas. Un saule tik ļoti spoža. Līdz tam viss bija tik pelēks un drūms. Es nesaku, kas ar manim noticis. Un es vienkārši atceries par tām narkotikām, bet es jūtu, ka man nav vēlēšanās pēc viņām. Es neko sev nevaru. Bet es domāju, pienāks pusdienlaiks droši vien atkal, es jau tā gatavojos, ka atkal turpināšu lietot tas narkotikas. Pienāks pusdienlaiks un joprojām man nav vēlēšanās lietot. Un tā viss tā diena pagāja, nav vēlēšanās lietot. Es domāju, kādā ziņā es esmu iespaidots un kā. Un tad es atceries, ko es Dievam biju solījis. Un es sapratu, ka sāku aizdomāties, ka droši vien Dievs varbūt, ka ir. Man tāds sāk likties, ka Dievs varbūt tomēr ir. Un no tās dienas man arī izmainījās pilnīgi visa dzīve, jo līdz visas nedēļas garumā es vairs, visas nedēļas garumā man vairs negribējās narkotikas un aizgāju, un es jau uz nākušo dievkalpojumu gāju, un aizgāju uz nākušo dievkalpojumu un iedomājos, atkal klausījos, ko mācītājs sludina, es, protams, neko nesapratu, ko viņš sludina, jo es nebiju ne bībeli lasījis, es vispār nezināju neko tādu. Bet viņš stāstīja tieši par svēto garu. Es atceros, viņš tāds, es nezinu, kas tas tāds, viņš tur tēvs, dēls un svētais gars, nezinu, kur tur 3 un 1 un kas tur neko nesapratu. Es sapratu, ka es vēl nebiju atzims ar Dievu. Dievs mani bija atbrīvojis, bet es nebiju vēl atzims no Dieva gara, piedzims no augšanas. Bet es atnācu mājās pēc to dievkalpojumu atkal, tā neko īsti nesapratu, ko tur sludina, neko, bet vienkārši aizgāju gulēt un atkal notika brīnums. No rīta pamostos, un es ļoti daudz pīpēju, un es no rīta pamostos un iedomājos, nevar vairs iepīpēt. Un tie cigarešu dūmi bija tik ļoti pretīgi palika. Es paņēmu visu tās cigaretes iemetu krāsnī. No tās dienas vairs nepīpēju arī. Tad es sāku iet jau uz dievkalpojumiem, tā bībeli nelasīju, lasīju kaut kādas grāmatas, līdz kamēr es piedzīvu no augšņienes, kamēr pār manim nonāca svētais gars vēlāk. Tas bija tad, kad atbraucis bija uz stendi evaņģēlists
Mārcis Ienisīts bija atbraucis stenta, viņš bija evaņģēlis, viņš braukāja pa Latvijas pilsētām dažādām. Viņš atbrauc taisnu uz stenda, bija dziedināšanas dievkalpojums, evaņģēlis. Viņš atbrauc un lūdz par cilvēku slimībām. Un man bija slims sirds arī, sakarā tām narkotikām, man visu to dzīvi, sirds bija slima. Bet es nemaz necerēju, ka tur man kaut kas tiks dziedināt. Es priecējos par to, ka es atbrīvos no narkotikām un no to smēķišanu. Un viņš, Mārcis Ienisīts aizlūdz par tiem slimajiem. Tas tur bija, uzlika rokas un lūdz par cilvēkiem. Un arī es domāju, jāiziet man priekšā. Es pat nezināju, kāpēc, es vienkārši izgāju. Un viņš par maniem lūdza, un es nokritu Dieva spēkā uz grīdas. Es nekad nebiju nokritis, es vienmēr skatījos un brīnījos, kā tie cilvēki tur krīt un kāpēc viņi vispār krīt. Man likās, ka tur teātris kaut kā visāds slikta aizsprieduma un tā galvā bija, man nekas nebija, kad cilvēki man liktu tās rokas, es neko nejūtu nekad. Un tad, kad viņš man uzliktu rokas, tiešām nokritu uz grīdas. Un pa vaigiem sāk tecēt tā asars, plūda, tā kā ūdens straumes pilnīgi. Un es iekšā jūtu tādu kaut kādu pēkšņi tādu mīlestību pret Jēzu Kristu. Ja nenoko, nekāds man teica, neko, ar manim nonāca svētais gars, un tagad es to saprotu. Viņš man aizskāra sirdi, kā mēs zinām, svētais gars dod liecību par Jēzu. Un es gulēju uz grīdas, apmēram, es neteikšu, pusstundu vai cik ilgi gulēju. Un es visu laiku tā pārtinu filmu, savu domās, tā pārtinu nožēloju visu savus grēkus, visu savu veco dzīvi. Man tā viss rādījās tie grēki, tagad tādā filmā. Man tā kinās, un viss man rādīs, ko es dzīvē darīju slikti, un es tos visu nožēloju. Un visu laiku tik sauc, Jēzus, tev mīlu, man teci tas asars, nenoko tā kā ūdens, te tā tēku visu. Un es tik bļauju skaļā balsī, man vienalga, ko te cilvēki domā par maniem, ko viņi par maniem, un es visu laiku sauc, Jēzus, tev mīlu. Un tā es piecēlos no tās grīdas, tas bija, ka es tur nogulēju, aizgāju mājās, un es jums pateikšu, tad es piedzīvu arī no Dieva gāru piedzīvu. Es gāju visiem, sludināju par Jēzu, visiem stāstīju. Man likās, ka es no zemes šitā gabala atrāvies. Es gāju, tā kā lidoju visiem, kur satik Jēzus, tev vajag Jēzus, jums vajag Jēzus, ziniet. Es visiem stāstīju, cik Jēzus tev mīl, kā viņš uz mīlus visus, viņš grib glābt. Es daudz arī savus radinieks nokāpišķi, es viņam pat daudz, es viņam svarīgi, jums vajag Jēzus, es nezinu, ko tas nozīmē. Un es tā piedzīvoju nedēļu, man pilnīgi viss te tā kļūdēja iekšā, es biju tādā laime, eiforijā. Es dzīvoju tā kā eiforijā, es domāju, ka es esmu, kaut kur es neesmu šeit, tur zemes lidoju, kaut kur mākoņos. Es tā piedzīvoju Dievu, to es nevaru izstāstīt. To nekad neviens cilvēks nevar saprast, tās vislabākās narkotikas. Nekad man nav bijis tāda bauda man dzīves kā no tās reizes, kad es atzinu no Dieva gāru, piedzīvu no augšienes. Un tad man atklājās Bībele. Es lasīju Bībeli, es viss sāku saprast. Man tā viss tā dzīve. Man liekas, ka es lasīju, ka tas būtu tā notiek tagad šeit. Tas nenotiek kaut kur pirms 2000 gadiem, bet tas notiek ar manīm. Es lasu un viss, tad Bībele runā uz manīm. Tas sapratu, ka tas svētais gars, un es sapratu, cik ļoti cilvēkiem vajag svētais gars. Es svēto garu mēs neko nesaprotam. Mēs neko nesaprotam par Dievu. Mēs neko nesaprotam par vispār. Dievkalpojumus mēs nesaprotam. Cilvēki atnāk un brīnās, kas tur sludina, kad cilvēks piedzimst no augšas, viņš visu saprot. Viņš visu zina. Un tu nekad nevari pazaudēt savu glābšanu. Es neticu tiem cilvēkiem, kas saka, ka var pazaudēt glābšanu, ka var tur dzīvot nepareizi. Es nevaru pat iedomāties, kā var pazaudēt glābšanu. Jo es saprotu, ka cilvēks ir atzims no Dieva gāra piedzimts, tur arī Bībelē teiks, nekas nevar izraut no tēva rokas. Tev neviens. Es uzskatu, ja cilvēks kaut kāds dara nepareizas lietas un pilnīgi dzīvo aplam, ka viņš ir bijis pie Dieva un atkal sāk tur dzīvot aplam, viņš nav piedzimts no augšas. Viņš domā, ka es domāju, ka cilvēks ir piedzimts, nekas nevar izraut. Jo, kas ir Jēzu Kristu teica, nav nekādas pazudināšanas. Un Bībelē, es neatceros, kurā rakstē tā teica tieši, tur ir teicis, mana savis dzird manu balsi, viņas man seko, pareizi Jēzus teica. Un neviens nevar izraut viņas no tēva rokas. Neviens, nekas. Ja tu esi cilvēks piedzimts no augšanas, to es nestāstīju, pasaks, ka cilvēks var aiziet no Dieva. Tas viņš nav piedzimts no augšanas, ja viņš piedzimts, viņš nevar pazaudēt to laimi, viņš nemaz negrib. Viņam nemaz neinteresē cits dzīvi. Viņam tas televizors neinteresē. Es agrāk skatījos kaut kāds visāds, man pat viņš neinteresē, viņi vai neslēdz iekšā, viņš pat nav vajadzīgs, nezinu, tāds filmas puikas, tur skatos.
es tikai saķeru galvu, man pilnīgi neinteresē, ko viņi tur skatās. Pavisam citas vērtības, pavisam citas. Un lai man pateikt, ka es varu aiziet no Dieva, kā es varu aiziet? Kur tad es iešu? Tad viss. Es domāju, ka cilvēks, ja pa īstam ir piedzimis no Dieva gara no augšanas, viņš nevar pazaudēt savu galvu. Es tā uzskatu, var būt kaut kāda. Es, piemēram, arī aizbraucu uz Ukrainu, man nebija sieva līdz, vai kas, piemēram, tur arī citas sievietes, tur man bija rīķi, viss. Tikko es kaut ko pa ilgāk skatās, uz kāds saka, man svētais gars dod signālus. Viņš saka, neskaties, neiekāro, tā nav tava, tev sievi mājās, viņš saka. Tu vari draudzēt, es varu būt draugs, bet tu nedrīkst iekārot. Svētais gars dod, viņam sāp. Ja zini, svētais gars, kad cilvēkam, kad tu piedzīves no augšanas, cilvēkam svētais, ka viņam sāp, ka tu kaut ko dari nepareizi. Tavai dvēselē sāp, tavs gars ir savienots ar svēto garu. Viņam sāp tavam garam, viņš neļauj tev neko darīt. Viņš neļauj zakt, viņš neļauj. Es agrāk zāgu pat, kad es biju narkomāns, es veikalos zāgu. Es nevarēju iziet no veikala, ka nebūtu nozagt. Tagad, lai es paņemtu, es pat konfekti pagājušot man grūti. Es pagājušo vienreiz maksimā apsargs aizrādīju, ka es konfekti pagājušo. Viņš teica, ka nedarīgs garšot, jo visi garšos tāpēc viss tās konfekts. Es vienkārši pagājušo kā tā garš, un tagad es vairs negaršoju, viņš pateica, ka nedarīgs, tad nedarīgs. Jā, viņš teica, ka viss sāks garšot, tad noēdīs viss tās konfekts. Es vienkārši pagājušo domāju, kā tā ir tā konfekta, nav jāpagaršot. Es biju dzirdējis, ka var puskonfektīt, pagājušot kaut kur dzirdējis. Bet man apsargs pienāca klāt, un es no tās reizes, tā kā Dievs, svētais gars ļoti izmaina. Es arī puikām saku, mēs varam lūgt par viņiem, tikai mums ir jālūdz, mēs nevaram tos puikas izmainīt. Es viņam varu teikt, ko es varu teikt un ko. Viņam nekas viņu neizmainīs, ja kamēr viņš nepiedzīves no augšanas. Es arī, kad man Dievs atbrīvoja tām narkotikām, Dievs atbrīvoja man no tām smetišām, es kamēr nebiju piedzīves no augšanas, es tāpat dzīvoju galīgi šķērsām. Es gāju uz draudzi, tad es tirgojos ar spirtiņu vēl. Es gāju uz draudzi, uz dievkalpiem, bet arī pašā laikā pārdevu spirti mājās. Es nebiju piedzīves no augšanas. Man likās, ka viss tā normāli. To neviens nezina, man naudiņu vajag. Es pat zālē sēdēju dievkalpiem, un pienāca klāt cilvēks, iedod pudelī, un bija līdz somiņā, iedomājušies, kristietis kaitās. Es nebiju piedzīves no augšanas, bet tad, kad piedzīvu no augšanas, tāpat iedomāties nevar. Es viss, nekādas spirti pārbašanas, nekas, viss dzīve. Pavisam citas skatījums, tāpēc tāda liecība man ir tāda, ka katram cilvēkam vajag svētais gars, vajag piedzīvot no augšanas, vajag atzīt no Dieva gara. Un tas izmainīs pilnīgi visu dzīvi. Bez svētā gara mēs neko nespējam. Zin kā, cilvēkiem negribas daudz, es nezinu, kāpēc runāt par svēto garu. Bet kas ir šeit uz zemes šodien? Pareizi, svētais gars. Tēvs, Bībelē rakstīts, Tēvs ir debesīs, Jēzus pie labās rokas. Mēs gaidām Jēzus otro atnākšanu. Viņš caur svēto garu pie mums, jā, caur svēto garu. Ir neierobežots Jēzus. Viņš nav tāds, kā viņš bija, kad viņš bija miesā šeit, viņš ir caur svēto garu. Mēs varam saukt svētais gars, Jēzus gars, varam teikt tēva gars, tas pats. Viņš iziet no. Bet viņš ir persona, viņam savs domas, katram ir savs. Katrs ir savu personu. Tas ir grūti saprotam, tas mums no cilvēkiem varbūt pat nav jāsaprot. Mēs zinām, ka viņš ir katrs atsevišķi persona, viņam ir savs jūtas, savas emocijas, viņš neatkarīgi no tēva un no tēva viņš darbojas. Bet pats svarīgākais, vienoti, jā, bet viņam ir savs. Tur ir rakstīts, neabēdiniet svēto garu, pareizi, neabēdiniet svēto garu. Tur nav teikts, ka tur uzreiz viss. Un trīsvienība, jā, bet katrs ir atsevišķi persona. Viss kopā sinhroni, protams, viss sinhroni darbojas. Jo Jēzus jau arī, viņš nedarīja neko, kamēr nedzirdēja no tēva, pareizi. Kamēr nedzirdēja no tēva. Tāpat tas arī, mēs nevaram pazīt Jēzu bez svēto garu. Un mēs nevaram tēvu pazīt bez Jēza. Viss ir pakārtots. Es, piemēram, kamēr es nebiju piedzīvis no augšanas, es nezināju. Man es tur, kad tur slavēšanā teicu kungs, es domāju, kas pa kungu? Es domāju, man nevajag neviens kungs, es kamēr nebiju. Es domāju, man šausmīgi kaitināja, kad dziesmas kungs, es domāju, man nevajag kaut kāds kungs, manā dzīvē vēl kaut kāds vēl te būs. Es tev, ka piedzīvu no augšanas, tad es sapratu, kas tas pa kungu. Bet man šausmīgi nepatīk, kad teica kungs, kad tur slavēja, es domāju, tas vārds kungs, un vēl cik lūdzu viņi saka kungs, es domāju, kas pa kungu, man es pats ir kungs, kas man te vēl kaut kāds kungs, es ar šausmīgi, zinu, kā māte, man audzine,
man arī nepatīk, ka man kāds vīrieši man māca. Zin kā man bija dzīvē, ka man mācīja sievietes, es visu klausu, man patīk, ka man sievietes. Es savu mammu arī, cik daudz klausīju, cik neklausīju, bet ka man sieviete, vīrieši kaut ko saka, oi, kā man nepatīk, man tracina. Es arī aizēju uz draudzi, ka es nācu pie Dieva, aizbraucu uz Rīgas to draudzi, no kur es biju iepriekšējā draudzi, un tas mācītājs man visu laiku kaut ko tur grib pateikt. To tu nepareizi, ko es domāju, kas viņš tu man te mācīs, es domāju, man neviens nemācīs, man šausmīgi, es nevaru, ka man māc. Sievieti kādu pasaka kalpot, tā viss normāli, es nezinu, bet ka man tas mācītājs nāca klāti. Viņš teica, oi, es nevarēju, es domāju, kur lai gribās iespēt viņam vienreiz, zini. Viņš man vienreiz ejam pa ielu, viņš saka, viņš runā pa telefonu, viņš saka, panes man somu. Labi, es paņemu to somu, nes. Viņš beidz runāt, es skatos, es projām nes to somu. Es saku, man liekas, es jau pa ilgu tā somu nes. Viņš domā, tas tāds pagodinājums. Nest vienu somu, es domāju, kas tā man vajag, es nevarēšu. Tāpēc es laikam aizgāju no tās draudzes arī sākas. Es nevarēšu. Vīrieši, ka man māca, man šausmīgi grūti. Sievietes, jā, ka man pasaka, man patīk, bet tāpēc, ka laikam bez tēva audzes, tas tā. Ne, es nav pieredzis, ka man kāds vīri, jo man visapkārt, ka es biju tas narkomāns, arī man visapkārt bija tādi bandīti, zini, un tur viņiem ir savu likumu, zini. Viņiem ir tā, ja tu kaut ko tur dari, tu skaidrs tā kā tāds šistjorku vai kaut kas, un viņi tev izmanto tos cilvēkus, kas tādi vieglāk rakstu. Tur bija jāpastāv, katram ir pa sevi jāpastāv, nedrīkst teikt, vīriešiem nedrīkst teikt klausīt. Nu, ja tu klausī ritmi, tad tu esi tāds mīkstais, zini. Tev jābūt kaut vai jākaujās, bet tu nedrīkst tādu savu pozīciju. Un tas man tā iedzinās, un es nācu pie Dievam ļoti grūti, ka man mācīja kaut ko. Es tāpēc, laikam, pats arī uztaisīju to draudzi, un negribējās klausīt citiem. Es domāju, Aiga jau zina. Jā, man viņš pasaka, mācītājs saka, kāpēc tu lietas dievkalpojumus tāds un tāds? Nu, tur muņķāne, es teiktu, internetā šeit. Tev ieliek savu draudzi, tu nevar likt tos. Ko nevar? Man viņi patīk, un es biju baigi tāds pretī. Tikko kā man vīrietis pasaka, man bija šausmīgi. Un tā bija vēl vīriešu grupiņas tāds. Sievietēm atsevišķi vīri. Tā bija vispār. Es aizdu tā vīriešu grupiņām, es domāju, visi vīrieši tur un visiem jāklaus, gan kaut ko tur katrs viens otru komandē, es domāju, tur bija veiks man klāta. Kristēs jau zina, pareizi Kristēs. Viņam arī nepatīk, mēs laikam arī nepatīk. Viņš te kaujās tiem puikām vai kaut ko viņam arī nepatīk klausīt. Viņš pat gāja arī boksā trenēties, lai varētu tur sev aizstāvēt. Es viņam teicu, nevajag to boksu sasit to degunu, līpas jau ir savās, cik reizi. Nesen vakar sakālās kaut kur. Es teicu, labāk neitani boksā. Nāc pie Dieva, Dievs neliks kauties tev. Pareizi nevajag kauties. Es varēju kā kālās, pa tā meitenēm, tas sievietēm balvoties. Un tā, tad mums vajag pats svarīgākais, kā es saprast, ka mums ir jāatzīmes katram no augšienes, jāpiecības. Un tad tie visi tie narkomāni, kas mēs bijuši kļūst par normāliem cilvēkiem. Jāiet man uz to rehabilitācijas centru būs un tiem cilvēkiem būs jāstāst, ka vienīgais ceļš viņiem ir Jēzus un vienīgais ceļš, ka viņiem ir jāatzīmes no Dieva kā piecības no augšienes. Kā? Tas ir Dieva darbs, mēs paši to nevaram, pareizi. Dieva darbs, un gribās jau pašam to. Gribās jau iedot viņam to, kas ir tev. Es biju pagājušajā nedēļā, mēs tās meitenes, tās dacītas, kad bijām evaņģelizēti. Nu, mēs izdomājam, cilvēki nenāk aiziesim evaņģelizēt uz to esplanādu, tā pareizticīgo baznīcu, to baznīcu tāds parciņš, mēs domājam, staigājam un evaņģelizējam. Tā ir grūti, tiem cilvēkiem ir grūti evaņģelizēt. Nu, tā ir tevs, mēs lūdzam svēto gāru, nāc palīgā, bet mēs tiem cilvēkiem gribam iedot to, kas es jau arī stāstu. Mēs gribam to, kas mums ir tas. Mēs gribam viņiem to. Viņam nav, cilvēks nav piedzimis, cilvēks nav gatavs, viņam tu uzbāžies īstenībā. Viņi grib draudzēt. Un draudzēties, kā tu sāks draudzēties savādāk ar to cilvēku? Arī grūti, kā tu viņam iesprāt, kāds iemesls tu pienāk. Tev, ko es jāsaka, par Dievu. Tu jau nevar pienāk klāt, teiks, tu esi mans draugs. Mēs tiem gribam draudzēt. Kaut kāds par Dievu jāstāst. Ir tās evaņģelizācijas metodas, bet vajag mazie rezultāti procenti. Muņķāniskais, bet arī draudzē mācība tā, ka vajag sākt ar saviem tuviniekiem, pirmkārt ar saviem radiniekiem,
Un draudzēties vienkārši, draudzēties, nu. Un pa priekšat vēseliskām lietām un tad garīgām. Nu, sākt ar vēseliskām, kā es nereiz teicu. Bet arī, nu, ēsniņš šitas te vidusmērs un šitas te viss ir, nu, tik nav tik vienkārši. Kā kuram cilvēkam var pieviet? Mēs, ka bijām arī evangelizācija Parciņā, es biju nosvīts, kad arī slapšam, man tur centos un visādi, bet tie cilvēki, viņi negrib, ka uzbāžas. Viņu pirmais, viņi saka, kas jūs Jehovieši. Viņam reiz, zika nāk pa diviem un Jehovieši, reiz viņam liekas, viņi grib savu mierīgi sēž, viņi negrib kur. Pasaka pa Jēzus kaut ko, Jēzus, reiz viņam kaut kā, zina, ka Jēzus vārds pats par sevi, viņam reiz negribās, var te metaroga iet prom gan reiz. Ir kāds uzklaus daži. Daži cilvēki uzklausīt, tā bišķiņ uzklausīt tā. Baigi uzspiest tā, īstenībā mēs uzspiežam savu to ticību tā. Es tagad nezinu, vai iet vēl neiet. Es nevaru saprast tā īsti. Kaut kā tas cilvēki jāglāb. Mēs taisīsim tādu neformālo pasākumu, taisīsim. Mēs tādu visāds mēģināsim kaut kā. Neformālo pasākumu aicināsim cilvēkus. Mežparkā neformālo pasākumu aicināsim cilvēkus neticīgs. Varbūt sadraudzies, piebiedrojies. Mans puika nāca pie Dieva dēļ smukām meitenēm. Varbūt tā nodara strādā. Slimnīcā, jā? Slimējiem vajag ārstnē veseliem, ne? Slimnīca, jā. Viņiem ir vajadzība. Vajadzība. Kaut kā cilvēki nāk tikai ar vajadzību, ne? Viņi to var saņemt. Jā, kāpēc neviens ne? Es arī nācu tikai ar vajadzību. Es jau tur nestāstīju to kā to. Es iesāku uzreiz pat taisno. Es to kā es par to narkomānu kļuvu, es to nestāstīju. Tur viss tas ceļš, tas viss ir, tāds īstenībā muļķīgs. Vienkārši gribēju noprovēt. Zin kā, es kļuvu par narkomānu, vienkārši gribēju noprovēt. Man liekas, kas jāpaprovē, kas tur tāds ir? Zin kā, gribās visu paprovēt. Kā paprovēt visu? Es vienam cilvēkam labāk neprovē nemaz. Man likās, ka es aizvedu to debesīs. Ja man iespēcēja tas narkotikas, es domāju, šitā bauda, vai tāda dzīve, tā ir dzīve, ko es gaidīju, to es meklēju. Tā no sākuma likās, aizvedu to debesīs. Es lietoju pirms tam tos alkoholu. Alkohols, to nekad dzīve, man vajag narkotikas, es bļāvu, es būšu narkomāns, viņš dzīve, man ne dzīve. Tā ir vētva, tā ir dzīve. Tas ir no sākuma. Un pēc tam bija elle, zemes virs vai elle, zemes virs. Bet no sākuma bija. Man liekas, jautājums ir drīkst izjūt no tā, ka tu biji iekšā tajās narkotikās. Man vienkārši interesē, ko tu saki par to. Galatiešos runās par miesas darbiem. Viens no miesas darbiem ir burvība, piepnēs burvība. Un grieķu valodā tas nozīmē farmākijā, tāds vārds farmākijā. Respektīvi, ka visi tie dragētīgs, šitie visi, kas lieto tās narkotikas, viņiem garīgā pasaule pavērās vaļā. Ne Dieva pasaule, bet tā nav pasaule. Tev bija tā piedzīvojuma, vai ne? Vai, man bija tā, ka es pat... Pastāst kaut kā. Jā, man bija garīgā pasaule reāli, man bija... Šito jā, garīgā pasaule reāli, ļauno garu pasaule parādīja. Jā, es biju pat tur Jelgavā ģintermuiža, cik reiz. Man sākās šitie... Gļuki, jā? Ne jau gļuki, man reāli visādi demoniskās, visādi pasauli atvērās. Es sāku redzēt visādus, ko jūs neviens neredzat. Es skatās, ne jau zem narkotikām, vienkārši man riktīgi, tas sātans viss darbojas ar manīm. Viņš tāds brīnums, man jau mamma tur sauc naktīs, cik reiz tos ātros un visāds tur brauc mācītē par maniem lūdzu, un man jau nekas nemainījās. Tev bailes lietu pavadīja līdz ar to, vai kā? Bailes kā, varbūt ne, bet bija ļoti slikti un negribējās daudzreiz, bija tā, ka dzird tā kā, tagad šizofrēnija gandrīz, vai zini, dzirdi balsis pat no, zini, tādas ļauno garu balsis, un tev liek, ej, tagad to izdari, tu reāli tu dzirdi, ka tev ieiet kaut kur. Man cik reizi gribēju pašnāvību, es mašīnām bija ieiet apakšā. Es tikai domāju, es neklausīju, paldies Dievam, ka es biju kaut kāds saprāts. Man teica, tu, priekš kam tu dzīvo, zini, ka man paliks slikti, tāpat tev nekādi, visu laiku. Un es zinu, ka daudz arī pakārušies narkomā. Es domāju, ka viņi arī dzird kaut kādas bādas, ne jau viņi tāpat iet pakarās. Cilvēki jau nav grib dzīvot. Jā, dzird, tā ir ļaunā gara. Pagājuši, tā kā teiksim, viņš kādiem pakrāties vai mesties zem mašīnas, tad ir arī tieksme, ja līdz ar to darīt vai kā? Pats grib dzīvot, bet kaut kā tāda, ka tev tas ir jādara gandrīz. Bet
Vilkni kaut kā tā kā iet nav? Tas tomēr tā nav. Man bija tā, ka es kaut kā sapratu kaut kā. Sapratu, ka tas nav man jādara, bet tā var gandrīz bija tāda, ka reizēm gandrīz to darīt. Tā kā liek tev kāds to darīt, tikpat kā liek. Jā, tā liek. Man tāds Dievs vai drīkst. Jā. Man viens puisis stāstīja, kad viņš jau kad bija lietojas narkotikas, ja. Viņš bija redzējis arī garīgo pasauli, viņš man teica, ka viņš redzējis tiešām reāli tā, ne cilvēkus, bet viņš saka tā kā cilvēki, bet tie bija dēmoniski saprati. Viņš kāds to nesaprata, kas to tā bija. Viņam šausmīgi bailes bija no tā visu, ko viņš redzēja. Viņš teica, viņš redz kaut kādus cilvēku, tā kādu zelteni. Man katru dienu tā bija, bet kad es ielietojos, salietoju, es jau tāpēc man tās narkotikas laika man bija pieejama. Es viņas laika bija man narkotikas savākt, tas tik daudz, lai man nebūtu tā kā te. Ja tikko, ka tu to narkotikas dabū sev iekšā, tad tev pārietīs tas ir. Tad, kad tu piedzini augšanas, es domāju, tev bija divi varianti no tavas liecības, ko es sapratu. Tu piedzini augšanas, un tā kā Jēzus uzlika roku, tu biji kristīts svētajā garā, tas ir otrs solis, ko tu piedzini, ja tev viss aizgāja tā teikt. Jā, man ir jautājums, vai teiksim, tādā brīdī, kad tu piedzini augšanas, tu, ka teici, ka tu otrā rītā tev zāļ zāli, visi forši krāsas sāk spēlēties un viss notiek, bet tādā brīdī, teiksim, tu dzirdēji arī tās valsts, arī varbūt kaut kādā veidā kārnātais vai kaut kur tu runcinājās riņķi, ja principā tad vairs nebija nekā. Tad uzreiz tieši otrādi. Tad bija laba. Jautājums, teiksim, par kaut kādām atbrīvošanas lietām vai kā tas principā? Nē, man uzreiz atbrīvoja pats Dievs. Bet tās sāps nenāc virs cilvēks pēc. Nē, viss vairs pārgāja. Es atbrīvoju. Man Dievs, un principā tas bija viegli, vai ne? Jā, man viegli. Es tikai vārdu pateicu. Es tikai atkārtoju. Es pat neatkārtoju pats, es atkārtoju. Es devu Dievam solījumu. Es jums tā iesaku. Es zinu, kā citiem arī tagad, ne jau ko tur iesaku, ka cilvēkam, es daudz liecības dzirdēs, ka cilvēks dod Dievam solījumus. Solījumus. Un tieši Dievs uz tiem solījumiem, tu pasakot, ja Dievs, tu man izdarīs to, es kalpošu tev vai kaut ko tā. Un Dievs tieši, tā kā tāda saruna ar Dievu iekšēji, un viņš tā, es daudz liecības dzirdējis, ka cilvēki tiek dziedināti arī tā. Viņi noslēdz tā kā līgumu ar Dievu. Tā dzirdēs. Man tas tagad es tikai to atceros, ka tā bija. Bet īstenībā, jā, tā garīgā pasaule ir tik reāli. Un es vēl atceros, ka es biju maziņš, ja, ka bija maz tāds puika. Es nospiedu tā sālīt vienai tantei tur sētā spēlējos. Man mamma tur viņas pa skoloties strādāja, pēc viņa aizgāja uz bērndāru strādāt, jo nebija man kur atstāt. Skolā tur nebija kur atstāt man, un es vēl biju maziņš, un man bērndārzā nebija vietas, lai viņi varētu man ievietot kaut kādā bērndārzā, viņai pašai bija strādāt. Viņa aizgāja strādāt uz bērndārzā, man varētu ievietot bērndārzā, un tur maz saldziņas bija. Un viņa maz lielāk augiņu piestrādāja veļsmazgātuvē. Un tur sētā bija vistīs un sālīši, zini. Un es nospiedu sālīt nejauši spēlējos. Man patīk tie sālīši, bet es kaut kā viņi tādi maziņi. Es viņu kaut kā pa stingri, viņi tur paņēma, viņš nomietis. Un tā tante redzēja pa logu vienu tante. Es arī varu domāt, ka tas... Un viņi man pateica, kaut tu nosprāt. Un man sākās nelaimes. Es jums prasu, tā kā lāsti tā kā uzlika. Man sākās, es salūs kā nāku, pēc savu roku. Tad man tas tad avārija, tad tas tad par narkomānu. Vai man viena viss, un galvenais arī sētā par tā tante dzīvoja, kas liktos lāsti. Vai to es atceros, tu dzīvoja tādi jaunieši, arī tādi vairākas ģimenes. Un galvenais visi tie cilvēki, iedomājas, viņi sētā apmira. Nesasniedzot kaut kāds 50 gadus, 40, 30 gados apmeri. Un ko viņai arī patika iecetēt tante, un viņi pie visiem gāja, pie viņiem kopā sadzēra. Un visiem tiem cilvēkiem, nevis tā apmeri, bet kaut viens zem vilciem pakļuva, otram norāva roku, tas kaut kur mežā pazuda. Un tā meitene, visiem tā sieva, tā tankas, man uzlika, es pēc tam vēroju dzīvē. Un kad es tā Dievu nezināju, es gāju pie tiem dziedniekiem, ja? Un man bija kaut kādas problēmas veselības. Un tā dziedniece man teica, ka es tā dziednieku vienu otru pazīstu. Viņa man par to tāmu stāstīja, ka tā esot burve, viņa teica. Pati dziedniece saka, viņa saka, ka tā ir burve. Un tā, tā dziedniece man īstenībā arī dziedināja, man zinu. Tā, redzējām, ko mēs kristieši, kad man dziedniec man bija muguri ļoti niedzēja, ļoti tā.
kas nezinu, no saules vai kas tāda, un visu laiku kasās, un šī tāda beža nezinu, kur likties. Un es domāju, kur es dzirdu tāda ziedniece tur ir. Viņa man pazina tādu, man māte pazina tādu, vienā tādā vietā, kur dzīvo, tur jau viens otru gan pazīst. Un es aizgāju pie viņas, un viņa uzlika roku, ritīja roku, un man palika tos silts strāvu izgāja cauri. Un vienā mirklī pazuda tā mugura pārgāja sāpēt. Es jau nevienam nereklamēju tos ziednieks, bet pēc tam man sākās nelaimes, vai atkal viss dzīve, atkal izšķīros, cik. Un viņa man vēl sadeva līdz sāli, tur jākājas ap māju, tur tāds burvestības cukurs, bet tur jāēd, zinu, kas ir. Bet es tā domāju, ja jau vēlams lieto šitāds cilvēks, pareizi visādas ziednieks, kāpēc kristieši mums vēl vairāk vajadzētu, lai mūs lieto? Bet tur viņai tā, vienā mirklī pazud, man bija to, izgāja tā elektrība cauri, vienā mirklī pārgāja. Un tad tā sieviete man izstāstīja par tās, ka tā esat burve. Tās otras ir. Un vēl viens gadījums bija tādā pašā stendē, viens tāds gadījums bija, vienai sievietei bija 3 bērni, iedomājies 3 bērni viņam, 3 bērni, un viens dienēja armijā kaut kāds puika, un aizgāja noslīga. Armijā kaut kur aizgāja peldēties un sarauja krampu noslīga. Tad tā meiteni, es nezinu, kas tur aizgāja, kā tā otrais, es neatceros, kā aizgāja bojam, un trešais, es atceros meiteni, un vējš bija par nakties, stiprs vējš. Un nogāzt elektrības stāv tā vētra. Kaut kādā 70. gados bija vētra vai lielā Latvijā. Un nogāzt, un tā meitene gāja uz skolu. Un visi bērni normāli, visi aizgājuši to skolu, viņa gāja kaut kā, un tad tas vats gar zēm, tas elektrības stāps. Ar elektrību. Viņa aizsierās kāju nosit viņas elektrību. Vienos gada laikā 3 bērni aizēja bojā. 1 gada laikā. Māte sev prātā. Tā garīgā pasaule ir tik reāla, kad visi tie darbojas te lāsti. Tas ir lāsts. Jo kā tā var būt? Nevienam cilvēkam tā nav. Pareizi. Tev 3 bērni, viens pēc otra aiziet. Man arī draugam, piemēram, bija mamma nomira tur, cik tur gados. Pēc tam brālis viņam nomira, ka pienāca 40 gadiem ar to pašu slimību, un pats nomira ar to pašu slimību, viens pazīstams arī vienā vecumā. Iedomājos, paužu lāsti, tur var redzēt. Un tagad es, kas runā par tiem, es klausījos to Derek Prince un ķēni par tiem paužu lāstiem, ka tiešām tādi eksistē tādā paužu lāsti, uzlikti lāsti, un vēl dzīves laikā mēs paši ko iemantojam lāstis, ka mēs ejam pie burviem, pie zilniekiem, ka mēs ejam pie visādas okultiskām lietām, mēs arī paši varam lāst par savu dzīvi. Bez lāstiem esot pats var uzlikt savu lāstu. Esot kaut kādā okultā pasaulē. Runājot, jā, runājot ne par kaut kādas muļķības, runājot. Un tagad es atceros, ka man tā tante, es tā nebūtu es biju aizmirst, man mamma stāstīja, ka tā tante man arī teikusi, es jau biju maziņš te. Man mamma teica, tev jau tā tante teica, kaut tur, viņa arī man mamma dzirdējusi bija, ka viņa tā teica man, kaut es to cālīgi nosūtīju. Un man reāli sākās nelaimes. Tā kā mūsu vārdam ir baigais spēks, ko mēs izsakām. Tev nemaz nav jābūt nekādām burviem, ja tu pasaki kādam cilvēku, tu vai nolādēt viņu. Jāsaka, tāpēc jāsaka, ko jādomā, ko sakam mēs. Sakam. Jo es zinu arī vienam puikam, viņš Rīgā tagad dzīvo, viņa māte arī tur dzīvo laukos, un viņš aizbrauc pēc savas mātes ciemos, apciemot māti, un māte viņam sāk kaut ko pārmest. Un viņš viņai pateica, tu sāka viņas lamoties, un māte nomira virtuvē. Tikai, ka viņš sāk viņas lamāt, un slikts vārds viņai pateica. Aiz kaut ko pārpliet pirkstas, sirds plīsums. Tikai to, ka viņš pateica slikts vārds tai mātei. Viņš nemaz viņas neaizskā, ne fiziski, neko ar vārdiem, vien nobeidz savu māti. Tā ir. Ļoti, es domāju, ka varēja būt arī tāpēc man arī dzīvē viss sabruka. Tad tā sieviete uzlika. Viens no variantiem, ka viņa uzlika man to lāstu par man tos vārdus izteica. Bet arī pats, protams, arī pats dzīvo ne tā. Patīk visu, ko grēcīgā pasaule piedāvā, patīk cilvēkiem. Tums ir labāk nekā gaisma, tā, kamēr tu neesi ar Dievu. Sev puikām arī viņiem tums vairāk patīk daudz jautājumos nekā gaisma. Bībelē jau rakstīts tas pareizi, ka tums ir mīļāk daudziem cilvēkiem. Bet es pateikšu, ka cilvēks piedzimst no augšienes, tad pilnīgi viss izmainās. Un to, kas saka, ka var pazaudēt glābšanu, es kaut kā neticu tā. Es, piemēram, ja cilvēks ir piedzimst no augšienes, ja viņš ir pieņems
Jēzus un pieņems Jēzus, bet ja viņš ir pīstam piedzimis un viņam ir svētais gars, Dieva bērns, viņa vārds īstenībā tev ierakstīts dzīvības grāmatā, pareizi, uz mūžīgiem laikiem. Un Dievs jau nav tāds, ka viņš mētojas iedot tev, atņemt tev to dzīvību, mūžīgo dzīvību. Es domāju, ka viņš ir paņēmis tev, viņš tev vēl pēc tiem klāt un viņš tev grib. Es jau skatos, tie cilvēki, kas ir piedzimuši no augšām, viņi jau skrien uz tiem dievkalpojumiem, nāk paši un viņi meklē Dievu, viņi lasa Bībeli un iet un kaut arī viņiem kāds klusais periods, bet vienalga viņi jau neaiziet no Dieva. Bet tie, kas daudz cilvēki, es domāju, ka vienkārši domā, ka viņi ir piedzimuši no augšas, un tāpēc viņi saka, ka viņš atkrita no Dieva. Kur tu atkritīs? Nekur tu nevar atkrist, ja tu esi piedzimis no Dieva gara. Es, piemēram, nekad nevarētu atkrist, es nezinu, tad, tā neliek. Nevar. Tas ir svētais gars tev, viņš tev vada, viņš tev runā, viņš tev pasaka, kas ir slikts, kas ir labs. Ja mēs atraidam svēto garu, atsakamies no... Jāatsakam, vienīgais, bet kāpēc tev jāatsakās? Tu jau negribies atsakies, nē. Ja tu atsakies, es pasakies vairs negribu. Es tā gribu teikt, un kad nevar atkrist. Bet, ja kāds cits domā, lai viņš domā, es tā saprotu, ka nevar. Un galvenais, lai mums nebūtu vainas apziņa, arī mums ir jāsaprot, kad cilvēks tev arī nevajag klausīties, ko, ja cilvēks ar tevim runā un viņš nevis tev ceļ, bet tev gremdē, tad labāk no tādiem tālāk. Vajag, lai cilvēki, mums jau vajag, lai mēs iedvesot no viens otru, celtu viens otru. Un ja tu, es domāju tā, ja cilvēks iet uz kādu dievkalpojumu un mācīties sludim, un cilvēks pēc dievkalpojumu jūtās ar vainas apziņu, jūtās, ka viņš man tā bija. Es nācu no dievkalpojuma, es nevaru saprast, man bija beigās tā, es nevaru saprast, vai es glābts vai es neesmu glābts. Es it kā jau piedzimis no augšiem, bet beigās no to sludināšanu. Es nāku mājās, es beigu un sākās šaubas visādas, par savu glābšanu jau. Tagad divi iekšā, tagad divi darbojas, tagad divi spēki, tums un gaišs. Tāpēc man patīk tādas klausīties mācītiem, tādas, es domāju, kur ceļties, iedvesmo cilvēks, saka, tu esi uzvarētais, tu esi vislabākais. Es domāju, ka Dievs arī darbojas ar mūsu domām, pareizi? Ar mūsu domām tieši darbojas, ar mūsu svētais gars. Ja mēs domāsim negatīvi, viņš nevar strādāt pie mums, svētais gars. Es domāju, ka Dievs ir pozitīvs, pareizi tikai pārsvarā. Viņš ir labs Dievs, viņš jau grib palīdzēt katram. Viņš jau grib, lai mēs baudam un priecamies par dzīvi. Priekš kā viņam vajag, lai mēs mocētu, kaut kādu mocekļu esam vai kaut kādu. Es ticu, ka ir grūtības kaut kāda dzīvē. Varbūt kādu raksturiņu tev pielabot, kaut kādas grūtības cilvēkam ir, kas jāpārvar. Varbūt kāda reiz tā, bet Dievs jau īstenībā grib to labāk dot. Finanses arī grib, lai tev pietiekoši būtu. Es domāju, ka, ja mēs tādu nabadzību visu laiku, Dievs jau negrib, lai mēs būtu visu laiku trūk mums. Es tā, ka mēs, zin kā, cilvēki domā, ka var nopelnīt arī kaut ko labu. Zin kā, bija viens tāds gadījums bija, to es vēl atceros, viena sieviete, neviens vīrietis gribēja no Dieva kaut kāds, lūkšanas kaut kāds, lai Dievs atbild uz viņu lūkšanām. Viņš pirms dievkalpojuma kāds puskilometru vai cik notupās uz ceļiem un līd uz ceļiem uz dievkalpojumu. Asins viss par akmeņiem līd. Viņš aizgāja dievkalpā, viņš tā tagad es būs, viņš stājās pie to altāru un prasīja Dievam, tagad es redzēju, kā es priekš tevis dēļ tagad, un viņš gaidītu atbildēt lūkšanu, bet Dievs neatbildēja uz viņu lūkšanu. Kad Dievam nevajag tas upuris, Jēzus jau tavā vietā viss izdarīja, viņš jau samaksāja pilnu cenu. Protams, ka tu vari kaut ko izdarīt labu priekš Dievu, tas ir būs forši, bet speciāli tur kaut kādas uz ceļiem tur rāpot vai kaut kādas tur izpelnīties kaut kādu. Man liekas, Dievs pasmējās un domāja, kur tad tev prātīgs cilvēkam vai kaut ko tādu. Cits esi dzirdējis uzlien kaut kādā koka augšana sēž tur un nezinu, ko tur lūdz stundām Dievu un domā, ka viņš tur nekā plējā, cita kā mocas savu arī tas pat gavēšana, cita mocas to gavēšanu. Cilvēkam ir nosacīt. Es domāju, ka Dievi, var gavēt, ja tur jau teica, tā šī suga citādi neaiziet prom kā lūkšana un gavēšana. Bet es domāju, ja tu to gavēšanu tikai dari, ka kaut kā padošanās un grib no Dieva kaut ko izpelnīties, tikai kaut kādu, ja tu to nedari aiz mīlestības pret Dievu un pēc kaut kāda īpaša vajadzība, bet tu to dari, lai
kaut ko savu egoistisku nolūku dēļ vai kaut kā tur, es pat nezinu kā, es domāju, ka Dievs tā nebūs labi tā gavēšana arī, kad var sabojāt arī savu veselību. Tas ir baigi, tā arī tā individuāli. Mums bija draudzē jāgavē visiem, noteikti jāgavē. Tu gribi vai negribi jāgavē. Vai, nebija. Un, zini, galvenais, ka nevis tu pats pieņem tas lēmums, bet tev pats saka, ka tev jāgavē. Tas ir stulbākais. Tu pats nemaz, nezinu, par ko īstenībā tu tā gavē. Zini, vienkārši tāpēc, ka visi gavē, tu arī jāgavē. Zini. Man bija 40 dienas jāgavē. Es domāju, ka es tur aigu, zini, vai aigu iet gar tiem garām, gar tiem gaļiņām, mana tā kārojās ēst, es domāju, man jāmocās, es tagad tāds moceklis, es vesātu šeit, es nekā es izturēju, man melns gāja gar acīm, es tur divreiz arī aprēbi, jau tur pieturā, nokrit no kājām, es jau sāku mēdvēst, es nevarēju izturēt, es sāku mēdvēst, es to ūdeni vairs nevarēju izturēt, es sāku mēdvēst, pakarotītē, lai es varētu pavilkt kājas, viss vārš, skelets, nomocījies, un nekāds labums nebija kavēšana. Mācītājs tā teica, un visiem viņš jau pamudināja, un teica, ka kurš to izturēs līdz galam. Visi mocījās ar cilvēku, mocījās. Tā slavētāja, tā draudz par ģitāru nevar paspēlēt. Tie viss vētraši. Es nezinu, šitos te upuris Dievam tāds, es nezinu, viņam vajadzīgi tie upuri, tās mocības, vai viņš gribētu cilvēku. Es domāju, lai mēs priecājamies par dzīvi, lai mēs arī baudam dzīvi, tāds nevajag tāds briesmīgos upurus, es domāju, Dievam nevajag. Es tā uzskatu, bet, ja kāds grib, lai viņš to dara, bet es pats vairāk nedarīšu tā. Ja man Dievs kaut kādu vajadzību būs par kaut kādu situāciju, jā, par kādām veselību, savu mammu vai par ko, par kādu veselību, ja viņai tur būs kādas problēmas. Manai mammai arī tagad, šodien es apsveicu māmiņas dienā, un viņai bija kaut kā tur sieviešu orgānus asiņošana, ja? Un viņai ieteica pelešķēju, padzird. Viņa dzerdot pelešķēju, viņai pārgāja tā asiņošana. Viņa tik priecīgi, lai viņa pusgada nebija tā. Un šodien, tieši šodien mātes dienu man zvaņa saka, atkal tāšana bišķiņ sāk asināt, lai mēs palūdzam, tad es lūdzu. Viņa teica, lai mēs te draudzē palūdzam. Viņa sākās atkal tās. Viņa jau ir 80 pār tur gadu, viņa jau savu laiciņu jau ir pavadījis, bet gribās jau dzīvot vēl, gribās jau. Jā, viņa jau iet uz debesīm, es domāju, grēku, nožēlas, lūkšana noskaitījus, viss ir Bībeli klāsts, tā, viss jau labi, bet gribu, lai mēs palūdzam, tāpēc es lūdzu par viņus to. Un es domāju, ka ir dažādi arī medicīniskie līdzekļi, kā varam. Aiga, piemēram, dzer kanēli tagad, vai ne? Ka tev viņai rokām locītās sāpēji ļoti. Viņš sāk dzert kanēli un pārgāja. Un vienam tāds pazīstams kā Stolīts Anatolijas tāds mums. Un viņš mocās, kā šo te vēdra gastrīti viņam. Vēdras sāp, kuņas, viņš daudz zāles dzer, viņam kaut kāds depresijas, viņš tād ēšities te visu. Viņš ļoti daudz zāles, un viņam kuņas beidz reizē ar to, tām ķīmiskām zāle. Un sāp kuņas, un nekur viņš nevar, un viņš neko nevar. Zin kā strādāt arī grūti, viņš jau vecs, bet viņš jau iet uz darbu. Un Aiga pateica to kanēli iedzert. Un padomā, un nepagāja nedēļu, un vairs nesāp kuņas. Un tagad ir laimīgs, vai kanēli, Aigai atved vesel tādu paka kanēlis, tev arī būs kanēlis, tā kā tā ne tā. Un redz, vienkārši kaut kāda dabas medicīna kaut kā palīdz cilvēkiem. Dievs palīdz, bet arī jāzina tādas labas lietas, es domāju, nekas slikts. Jā, jāzina cik pagaut. Nē. Tas bija rakstīts kaut kur Googlē, kaut kur internetā. Mums tāda internet mājas grupī, Aiga sarzinās ar Angliju, viņi tur runā, viņas sievietes, kas ir Anglijā. Viņas ir kā cilvēki Anglijā, viņām nav ar ko runāt. Viņi pa internetu ar viņas sarunājas. Lūdz, vien pa otru tur runā, viņi forši, zin, pa internetu. Cilvēki Anglijā, viņam nav draudz, viņa angļu valodā īsti nesaprot, kur tā viņi iesūt tādā angļu draudz. Un viņa par Aigu, pa telefonu, tā kā internetu grupiņu mēs tādu. Viņi ieteica to kanēlu viņa, tas ir no Anglijas. Dzīvnieki jau arī ir, kas ir meža dzīvnieki. Jā. Viņi zina, kā uz zālīt vajag apēst. Jā. Suņas arī? Jā, viņi zina. Mans suns, kā viņam kaut kas kuņas, jā, pareizi, tu teici. Jā, viņš iziet dārgu, skatās, šis ir zālē. Jā.
Un tad viņš izvēmjās, tāds kā mūls mēl, un zaļš iziet ārā viņam, un es domāju, tad viņš ārstē sev. Jā, jā. Tāpat kā mums ir aizlidot uz siltām zemēm un atlidot atpakaļ. Jā. Dievs viņiem ir devis kaut kāds zināšanas tāds. Un tāpēc cilvēki arī var. Es, piemēram, par šiem dabas preparātiem ļoti man, patīk, ka cilvēki. Viņam tā slikti neko nedara galvenais. Ja arī tev tā, nekas nav nekādas izmaiņas, bet nekas sliktāk jau tā nebūs. Kas no kanēja var būt sliktāks? Es jau kaut dzeru cigoriņu, kafeju cigoriņu. Man patīk, es viņu dzeru, man es labi jūtos. Jā, cigoriņu man aigtā ieteicu. Ne jau tāpēc, ka man kaut kas, bet man tā, es viņu dzeru forši. Sirdī, jā? Man sirds jau dziedināt visu labi, bet es tā, profilaks pēc. Tā viņi ir, man viņa patīk. Es to kafiju šitādu šķīstoši tikai dzeru dievkalpojumus tā, mājas grupiņās, bet mājas es tikai dzeru cigoriņu. Tā ir veselīgāk un labāk. Tā, es šodien arī gribēju kaut ko pavisam citu stāstīt, bet īstenībā es gribēju visu savu liecību stāstīt, savu dzīvi, bet man vienmēr iznāk ne to. Kā ir, ka sāk runāt pavisam pa citu aiziet. Gribu pats domās, gribu runāt vienu, svētais gars kaut ko citu tev pasaka. Tāpēc es vairs negatavojos īpaši. Kādreiz gribu vienu runāt, man aiziet pavisam citu. Man bija, šitā te lūkšanas sapulces kādreiz Kristus pasaulē, kad bija arī tur draudzi. Es izietu priekšā lūgt Dievu, un es tādu iedomājos, ko es lūkšu. Tur tagad daļdarbību gan nodarbojas, kurš skaistāk lūgt. Tur viss, tur tik skaisti, tur runā, tik skaisti lūdzu. Es arī cenšos tā, lai neatpalikt no viņiem, arī tur samācies skaisti vārds. Un aiziet priekšā gribu lūgt ar tiem vārdiem, ko es samācies, un Dievs kaut ko pavisam citu sāk lūgt. Tā es domāju, priekš kā man vajag mācīties tā lūkšana. Tā es nemācījos. Es vienkārši pats ar saviem vārdiem lūdzu, un tā nesanāk. Ja tu gribi ar svēto garu, ar tavu prātošanu, kas daudz nesanāk. Es zinu, ka tas kaut kāds ir tāds veselīgs kaut kāds agrāk, bija tāds veselīgs. Jā. Viņš, es atceros, kaut kāds dzirdēju, ka viņš ļoti daudz pavadīja laika lūkšanās ar Dievu, un viņš, ka uzgājuši te priekšā uz skatuves sludināt, viņš vienmēr gaidīja svēto garu. Ja? Un ir bijis tā, ka viņš nesagaida svētā gara tūmus, viņš aiziet, viņš saka, šodien nenotiks dievkalpojums, atvainojums, nav svētais gars. Nav jēga šī sapulce. Iedomājies, viņš saka, bet svēto gadu man nav jēga, tur stāvēt un sludināt, tas veselīgs tāds. Un iedomājies, visi cilvēki sanākuši, bet nav jēga man jūs stāstīt. Tas būs man miesīgi viss. Vai tā? Tā kā Gundiņa teica, ka bez svēto garu nav jēga, viņš teica, tā pasākumu. Ko? Pareizi? Jā, bez svētā garu nav tā. Mēs vakar bijām pie viņas mājās, pie mētiņas, vēl viena bija meta. Un tā lūdzām forši bija. Jūtām svētā gara klābu. Un tā, kas bija tāda acīta, viņa pat uz kājām nevarēja nostāvēt. Mēs lūdzām Dievu, viņa man stāstīja, pēc viņa visu laiku gāžās, viņa stāvēja, atspiedās, lai viņa nenokrist. Svētā gara tūms. Mēs trietā lūdzām Dievu vienā istabā un nonāca svētā gara klābūtne. Un tā acīta, kas bedrauga, viņa turās pie loga, viņa uz laiku krīt no kājām nost. Tāds spēks, kad lūdz trietā. Jā, mēs tā no visas sirds, ka lūdzam, forši, izņemā forši, ka var arī piedzīvot Dievu. Tad tev vairāk ticība rodās cilvēkam, kad viņi piedzīvo arī fiziski. Es tā, domāju, zini, ja cilvēks ilgstoši nāk uz draudzi, piemēram gadījumu, un neviena reize nav piedzīvojis Dievu, tad tagad viens teica, pārbauda pulsu, vai viņš vēl dzīvs vispār, zini? Tāpēc, ka īstenībā vajadzētu jau piedzīvot dzīvi pa laikam cilvēkiem. Tas ir tā, ir svētais gars, viņš ir reāls, viņš ir dzīvs, un ja mēs viņu nepiedzīvojam, tad neko mēs nejūtam svēto garu, tad kaut kas nav ar mums. Es domāju, ka viņš mums dod arī savus sajūtas, izjūtas arī. Pēc tā mums nav jādzenās, bet viņš arī tās dod. Mīlestību dod un jūtas sajūtas, viņš arī pieskarās cilvēkiem. Attiecības, svarīgi ir attiecības ar Dievu. Pareizā Aiga. Mēs vienreiz pirms mājas grupiņa ar Aigu lūdzām Dievu visu dienu.
kaut kā tā mums sanāca, gribējām ļoti lūgt. Visu dienu pavadījām lūkšanās, un vakarā svētais gars atnāca mājas grupiņā. Ritīgi saņem pareizai, vai ar ācies Olga. Man pa galvu šeit skudriņas sāk skrājot. Viss tā tirpoņas ietpēc. Pilnīgi jūt fiziski, nu tā kā vajadz tādu. Vai tik patīkami tā, ne mēs tur cīnāmies pēc to, bet tas ir svētais gars, ka viņš darbojas te uzreiz, pēc tam ej tik priecīgs, pēc to mājas grupiņa tik laimīgs, tad tāds, tas tev iepriecina, ka viņš ir dzīvs, viņš tev parāda savu spēku, savu godību, viņš, manifestējās vai kā viņš saka, viņš jau ir visu, es zinu, kā svētais gars jau ir, visu laiku viņš ir. Un viņš arī tevi, viņš ir te un šeit, un viņš visur ir. Bet viņš mums vajag aktivizēt. Tas, kas mums ir tas svētais gars, viņš jāaktivizē. Un to mēs varam aktivizēt ar mīlestību, pareizi, ka mēs mīlam, tā arī aktivizē svēto. Kad ir attiecības ar svēto garu, mēs aktivizējam viņu. Viņš ir mierīgs, viņš neko nedara. Ja tu stāvēsi mierā, viņš arī būs mierīgs. Ja tu neslavēsi, domāji, ja tev nebūs attiecības ar viņu, viņš vienkārši tevī būs, viņš tev nekur nepazudīs, un viss būs normāli, bet viņu vajag arī mums iedarbināt, lai viņš aktivizējas, lai viņš mums dod to spēku, lai mēs varam iet sludināt, lai cilvēki redz mūsos izmaiņas. Zini kāds? Es, piemēram, pirmo reizi, es ātrāk pastāstīšu, tur beigšu. Es pirmo reizi, kad bija neticīgs cilvēks, ieraudzīju bijušo narkomānu, es redzēju uz ceļu. Bijušo narkomānu, viņš lietoja tabletes, agrāk narkotikas, bet arī tas galīgs drāņas. Viņš arī pie Dieva nāca pie Dieva, un Dievs viņu izmainīja. Bet es arī vēl nebiju pie Dieva. Un es viņu ieraudzīju, viņš nāca man pa ceļu pretī. Es domāju, kādreiz tāds cilvēks, tāds, vienmēr samiegušies atstāv. Un tāds frišs, tāds skaists puisis. Un tāda gaisma no viņa plūst. Un es tāds eju garām, tāds drūms, bēdīgs, tāds. Es domāju, es arī to gribētu, kas viņam. Bet man tā saprašana vēl nebija, kā to vajadzēja viņam, tā aizgāja garām, viņš tik laimīgs un tik smaidīgs. Un tā es dzirdēju, ka viņš ir kristietis kļūs. Es tā dzirdēju, bet man nebija vēl tas saprašana, kur man jāiet, lai es to dabūtu. Es jau gāju uz tām baznīcām, bet es laikam nepareizi tur kaut kur meklēju, nepareizās vietās vai kā. Vai pareizi, es nezinu, es gāju. Es gāju uz pareizticīgos luterāņus, katoļu baznīcu, un kaut kā nebija tā dzīvība tur uz tā. Tāds svecīts bija, visi tie rituāli bija, bet tā nebija izmaiņas. Tā dzīvā draudz, tomēr, kur slavēja tā dzīve, tomēr ir svarīgi arī, kur tu aizēji. Jo es tiešām gāju uz, ka man bija slikti, es gāju pa kluso, es gāju uz pareizticību. Es nesaku, ka ir arī tur spēcīgi kristieši, un arī tur Dievs. Es ticu, Dievs darbojas katrā draudzē un katrā baznīcā. Neskatoties, ko tur sludina un kā. Es domāju, katru ir spēcīgi kristieši. Katoļi baznīcā ir spēcīgi kristieši, luterāņi, bet man tur nedarbojas. Kā es iegāju, tāds es izgāju no tā. Aigars stāsta, redz? Aizgāju pabučo ikonas tur. No Maskavas atverat ikonas stāv rindā puskilometru tur. Aizgāju, viņas ir nostāvies, viss tur rindā. Nobučo to ikonu un beidz, viss prieks. Kaut kā tur viņiem ir svētējiem visādi nosaukumi. Kā bija tā bija, bet dzīves nemainījās. Galvenais, ka dzīves nemainījās. Izgāja tā augstdievības. Kaut kā, tā augstdievība tas skaitās. Laikam nepatīk Dievu. Mēs redzam, ka tev nebūs citus dievus pielūgt, citiem dieviem kalpot. Pirmais balsus, kas ir vecam. Tā ir, bet paldies Dievam, ka svētais gars mums izmainīja man dzīvi. Pilnīgi izmainīja. Es jau neizstāstīju šodien. Es gribēju stāstīt, kā es nokļuvu par to narkomānu, bet man kaut kā Dievs pat taisno izstāstīja, kā es nācu pie Dieva. To var izlasīt arī liecībās, bukletiņos, un citreiz varat izstāstīšu. Tur arī visādi piedzīvumi bija, bet varbūt tas nebija galvenais. Bet galvenais ir tas, ka mums jāpiecīms no augšienes. Un vajag svētais gars. Un puikas izmainīsies. Ja viņiem piedzīvums no augšienes, viņa vienā dienā viņi paliks pavisam citi cilvēki. Viņi gribēs visiem stāstīt par Jēzu, un nebūs kauns. Vispār nebūs kauns. Es varu iet, man nav kauns no Jēzus. Man agrāk bija kauns, kad tur runāja par Jēzu. Viņiem arī puikam kauns, ka es braucu ar autobusu, un es skaļāk raiks runā par Jēzu, viņi uz otru pusi autobusu, gālu otrā aiziet, pat sarkanu vajag paliek. Kaut kā cilvēkiem ir tā. Pasaka, Jēzus, vienkārši runā Jēzus kaut ko, un es sarkanu vajag, un uz autobusu, uz otru gālu nepazīst mūs, nezinu. Tā, jā, bet man atkal nav kauns vairs. Svētais gars ļoti izmaina. Tad, kad es piedzīvu no augšanas,
Es jau saku, es visiem stāstīju par Jēzu, visiem liecināju, un uz dievkalpojumu vēd cilvēks, un tagad bišķiņi atkal vajag aizdedzināt savu to. Bet mēs jau izdomāsim veidus, kā glābt cilvēks. Ne jau mums tas skaits vajag. Mums jau nevajag skaits, draudzi, mums vajag izglābt tas cilvēks kaut kā. Jādomā, kā viņas ir tas neticīgs cilvēks, kā mēs varam viņus izglābt pa visiem kaut kā. Mēs jau zinām, daudz, man kaimiņos, es iepazinos ar kaimiņos, un puisis arī tā iepazinos. Man ir tā doma, kā ar viņu sadraudzēties. Un jāsāk ar vēseliskām lietām, pareizi? Un pēc tam ķersimies pie garīgām. Nevis uzreiz ar bībeli pagal, bet draudzēties, iepazīties, mīlēt to cilvēku. Jo es dzirdēju vienu liecību, ka viena sieviete, kur viņa tur Indijā, es ātrāk, un tad es beidzu. Indijā aizbrauc uz Indiju, un Indijā viņa arī gribēja evaņģelizēt, tur glāt cilvēks, visu un tā. Un viņa domā, kā es īstenam cilvēkiem glāt, kā es tur evaņģelizēšu, kā es stāstīšu. Bet beigās viņa neko nedarīja, viņa vienkārši dzīvoja ar savu dzīvi. Viņa sāka izglābt cilvēks ar savu dzīvi. Viņa parādīja mīlestību tad cilvēku, viņa gāja uz baznīcu, viss tā tur draudz, viss. Bet viņam nevienu nevilku, un nevienam tur neuzplījās ar Dievu. Viņa vienkārši parādīja tiem cilvēkiem mīlestību, rūpēs par viņu vajadzībām, un tie cilvēki viņai paši sekoja. Un paši nāca. Parādīja, viņi redzēja gaismu tajā cilvēkam, un cilvēki sekoja viņam. Tā sieviete sekoja viņu, un viņa daudz cilvēks izglāba. Parādot ar savu dzīvi, savu dzīvi. Tā kā Dieva cilvēki uz mums skatās. Mums skatās un vērtē, kā mēs dzīvojam. Jā, varbūt, ka reizēm tiešām nevar nokaut uz cilvēku. Es tā gāju te evaņģelizēt, un es tā aizdomājos, vai man tā darīt. Man kaut kā citādāk, man liekas kaut kas. Jo cilvēkiem baigi tur garīgām, tu gribi to, kas tev ir viņam dotas, lai tu gribi to viņam. Es zinu, ka tev ir tas, tu gribi viņam to, tad viņš jau nav gatavs, viņš nav piedzīvis no augšanas, viņš neko, tu viņam saka, tev vajag mūžīgā dzīvība, tev vajag Jēzus, Dievs tev mīl, mēs visi esam grēkojuši un tur tālāk, un grēka alga nav, un Dieva valda, tu saki tos vārdus, viss tu pareizi saki, bet viņš, labi, tā. Nu jā, bet ja mēs ar viņus draudzētos, tad pamazām cilvēki, tā. Bet ir, kas arī uzklaus. Varbūt kāds gadās, kāds brīnums, kas tie ir, Mēs gājām kādreiz evaņģelizēt, jā. Bet mēs darījām tā, mēs vienkārši cilvēkiem visiem ir kādas vajadzības. Vajadzības, jā. Visiem ir vajadzības. Bet arī visiem īstenībā ir vajadzības. Arī tiem vēl nav vajadzības, jā. Veselības problēmas, viss kaut kas cilvēkiem tomēr ir. Bet īstenībā Dievs vajag visiem. Tas cilvēks apstādina. Nu jā, apstādina. Viņi tad sāk klausīties, ka tu par viņu gribi aizlūgt, vai vajag aizlūgt, vai ne. Bet īstenībā jau ir. Cilvēks uzreiz sajūt, ka... Bet īstenībā jau ir visiem vajadzība. Ir arī tiem bagātiem vajadzība. Mēs laiks runājam. Arī tie, tu nemaz nezinu, kas tur ir. Pat tam Andrim Šķēlem, piemēram, tam, viņam varbūt tas tur ir, nezinu, cik problēmas. Mēs jau nezinām. Visādiem tur repšiem. Tad jūs sāks to cilvēku aizlūgt, jā? Viņš prasa, vai var palūgt par viņus, tad uzreiz tas cilvēks ir atvērts, un viņš klausās arī to. Jā, tā ir. Vajag par šitā, jā. Ļoti vajag pavadīt laiks ar Dievu svēto garā. Tā kā Pēteris pagāja garām ēnu, pagājām cilvēks un diedrāts. Svaidījums. Laikam mums nav tas svaidījums. Ja mums būs, tad... Nevajag baidīties, pielikt roku cilvēkam, pajautāt, varbūt es varu palūgt par jums. Nē, mēs problēmu, tā daram arī. Vai jau prezidenta aiziet, varbūt es varu palīdzēt? Mēs tad brauksim, mēs tad mēģināsim kaut ko darīt. Aizbrauksim uz psihiatrisko slimnīcu, aizbrauksim pie narkomāniem, mēģinās viss viņas tur kaut ko tur darīt. Kaut ko sētnīt. Bet arī tie mēs domājam visiem vajag. Aigas meita, viņa ir jurista, piemēram, Aigas meita, ne, bet Aigas māsas meita, jurista viņa. Viņa arī ļoti izglītot, tāpat vajadzības viņai. Parunā pa viņas pat dzīvi, vai viņai vairāk vajadzības nekā citām, liekas, ka viņš nāk uz draudz, un te nezinu, ka viņa paklausies viņai, vai viņai tur vajadzības ir 101 dzīvē. Viņa vienkārši nezinu, kur tos meklēt, viņai stāst, viņa mēģina citur. Iet kaut citu, iet uz jogām, kur tur viņa visādi tur nodarbojas. Nu jā, bet viņam tā ir jālūdz par tiem cilvēkiem. Jālūdz. Lūkšanas mēs lūksim tagad daudz par cilvēkiem. Pareizi, lūksim. Tikai caur lūkšanām, man liekas. Garīgā pasaule ir reāla. Un viss, kas ir
garīgajā pasaulē pēc tam atspoguļojies fiziskajā pasaulē. Ja tev ir dzīvība, ja tev pa tavu dzīvību svētīts, tu būs svēt, tev viss vies dzīvē forši, ja tev būs lāsts pa tavu dzīvi, tev viss bruks kopā. Ko tu nedari, viss tev vīrs. Piemēram, ka gājām strīks pateikt, kad mēs gājām uz to evangelizāciju, mēs vienmēr lūdzām pirms tam. Mēs lūdzām, lai Dievs sagatavo cilvēkiem sirds un atver sirds. Es jau zinu, Arī sūta pretī tieši tos cilvēkus, ko Dievs jau ir, kam ir gatavs sirds jau uzņemt. Jau zinu. Ir arī, ka kāds aizsaka. Nu, nekas. Jēzus ir atraidīja. Nevarēja uzreiz. Jāturpina. Nu, tad šodien tas arī bija viss. Gribēju kaut ko citu pastāstīt, bet labi.